Reiz senos laikos lielā dziļā mežā bija apslēpts ciemats. Tajā dzīvoja mazas radības, kuras sauc par smurfiem. Smurfi bija labi. Vēl mežā dzīvoja ļaunais burvis Gargamels. Viņš bija ļoti slikts. Es ienīstu smurfus. Es tevi noķeršu jūs visus, lai ko tas prasītu. Kādu dienu es atradīšu jūsu ciematu. Visi tu nožēlosit, šis mežs pastāv vēl joprojām. Ja uzmanīgi ieklausīsies, sadzirdēsi Gargamela dusmas. Ja esi labs, varbūt tev izdosies ieraudzīt smurfus. Es domāju, ka šis ir lielākais sausums, kādu smurfi jebkad piedzīvojuši. Saule ir izkaltējusi manas smadzenes un arī kāpostus. Sliktāk vairs nevar būt. Kas par dienu? Es kūstu ārā. Jā, tādā karstumā pat pagulēt nevar. Iest arī nevar. Gandrīz. Es zinu, kā uzveikt šo karstumu. Es pagatavošu lielu daudzumu smurfogu sulas un izdzeršu to viens pats. Ak, nē. Smurfogu vairs nav? Tas nozīmē, ka nebūs arī smurfogu sulas. Ja šī formula ir pareiza, man izdosies mazus mākoņus pārvērst lielos mākoņos. Tad mums atkal būs lietus. Vai? Ak, vai? Mierīgāk. Nedusmojies. Apstājies. Man jāmēģina sagrābt pretlīdzekli, tad es varētu... Palielinošā mikstūra darbojas. Iešu palielināt mākoņus. Esmu pārliecināts, ka ar šo mikstūru es varētu iegūt ļoti lielas smurfogas. Man tikai jāiejauc nedaudz mikstūras. Cik jauki, ka tu šajā karstumā palīdzi atbrīvot manu mazo dārziņu no akmeņiem. Tu esi tik spēcīgs. Tiešām stiprs. Es nevarētu tik daudz akmeņu pāvest. Tā. Drīz piepildīsies mans sapnis par smurfogu sulu. Es to dzeršu viens pats. Uztaisīšu vēl nedaudz mikstūras. Kas notika? Varbūt man no karstuma jau rādās? Man nerādās. Smurfu papa. Kā to dara? Nedaudz pieniņu putekļu, koka krupja sviedri. Vai? Smurfu papa! Smurfu papa! Kāds tuvojas? Tas esmu es, Druknais. Lūdzu, atver durvis. Druknais, nevajag celt tik lielu. Viņš ir briesmonis. Kur ir smurfu papa? Viņš man spēs palīdzēt. Es biju atlaidies aiz smurfogu kalna un... Aiz smurfogu kalna? Jā, pēkšņi man kaut kas uzbira un... Kaut kas? Vai tas bija pulveris? Jā, ak vai. Man jāpasaka smurfu papam, lai viņš mani samazina. Pagaidi, jau viņam nekas nav jāstāsta. Ko? Paskaties apkārt. Tagad tu vari izdarīt to, par ko pārējie smurfi tikai sapņo. Jā, tieši tā. Tu esi stiprākais smurfs pasaulē. Tev taisnība.
Tagad es varēšu bez pūlēm attīrīt smurfetes dārzu no akmeņiem. Nenāc, tu izbradās manu dārzu. Neraizējies, es tagad esmu liels. Varu tev palīdzēt. Gudrīti, kā tas viss sākās? Arī man šis notikums šķiet mīklains. Smurfete, dārziņš sakopts. Tā ir mana māja. Šķiet, es neapzinos savu spēku. Ak, mums jāpasauc Smurfu papa. Pagaidi. Smurfu papa devās svarīgās darīšanās. Sīkumu dēļ viņu nevajadzētu traucēt. Sīkumu? Tagad es varēšu izdarīt to, ko jau sen esmu vēlējies. Es noķeršu Gargamelu. Nē. Druknais, pagaidī! Lūdzu, nedari to! Gargamels ir bīstams! Vairs nav. Tagad esmu viņam līdzvērtīgs. Jums ne par ko nav jāuztraucas. Es zinu, ko daru. Nu viss, es iešu pasaukt Smurfu papu. Jā, ejam. Esmu radījis briesmoni. Man nepatīk šis saulainais, gaišais un priecīgais laiks. Šādā laikā nejaukajiem smurfiem iet ļoti jautri. Kaut es varētu tās neiedzīgās radības pārmācīt. Tad viņu mazās zilās seiņas vairs nesmaidītu. Spalkušķi, laid vaļā! Es taču brīdināju, lai tu mani neaiztiec. Kas tad tas? Es laikam sapņoju. Gargamel, tev nu būs beigas. Tu esi liels, taču es esmu lielāks. Nu, un es tev sadošu. Ak, tu mazais nejaucēns! Runāšana nepalīdzēs, nedzesē muti. Es tevi vedīšu uz ciematu. Tu būsi mans gūsteknis. Vai tiešām uz tavu ciematu? Tu mani dzirdēji. Kusties! Tu mani notvēri. Lūdzu, nedari man pāri. Es ceru, ka viņš mani atbrīvos un nepamanīs, ka pie sienas ir lielāks tīkls. Es sagūstīju abus. Tik tiešām. Azrael, tev jāpietēlo. Mūs aizvedīs uz Smurfu ciematu. Katapulta ir gatava. Ļoti labi. Palūkosim, vai mums izdosies palielināt mākoņus un izraisīt lietu. Smurfu papa, nāc šurp! Smurfet, kas noticis? Druknais pārvērtās par milzi. Par milzi? Jā, un aizgāja sagustīt Gargamelu. Kāds būs spēlējies ar palielināšanas mikstūru? Mums jāsteidzas uz pilsētu ātri. Ak, Smurf, man dieniņ! Cik briesmīgi! Tā ir mana vaina! Tava? Ak tā, man to vajadzēja zināt. Smurfu papa tev sados. Smurfi, jūsu nedienām pienācis gals, skat, ko es atvilku. Gargamels, Azraels! Nebaidieties, es viņus notvēru pats savām rokām. Tev tikai tā liekas. Tu vēl domā pretoties? Es tevi tūlīt pārmācīšu. Tā nav godīgi. Noliec mani zemē. Azrael, palīdzi noķert pārējos. Ko mēs tagad iesāksim? Problēmas radās dēļ šī pulvera. Varbūt tas mums var palīdzēt. Mums jārīkojas ātri. Klausieties uzmanīgi. Beidzot, jūs visi esat mani. Azrael! Es esmu šeit. Tu mani nenoķersi.
Azrael, tu sevi padari par muļķi. Vai tad nespēj noķert tik mazas radības? Azrael, mēs esam te! Gatavi? Leciet! Azrael, tu ļāvi sevi piemuļķot. Tev laikam smadzeņu vietā ir tikai spalvas. Tava nolaidīgā rīcība ir nepiedodama. Es smurfus paturēšu sev. Azrael, es tikai jokoju. Es tev atdošu dažus smurfus. Daudz smurfu. Visus smurfus. Es taču tā nedomāju. Es tikai jokoju. Vai redzi? Es smējos. Drīz man nāksies raudāt. Ar šī pulvera palīdzību tu atgūsi iepriekšējo izmēru. Paldies! Man patika būt lielam, taču augšā ir vientuļi. Ar laiku Azraels atgūs iepriekšējo izmēru. Tagad viņš dzen Gargamelu arvien tālāk no mūsu ciemata. Ir pienācis laiks visu savest kārtībā. Gudrīti! Jā, Smurf papa, es tepat vien esmu. Tu esi tik gudrs un viszinošs. Varbūt slotas vietā varētu lietot tīrīšanas mikstūru. Gribi vēl vienu mikstūru? Nē, nekādu mikstūru. Kā tu uzdrošinies? Es tikai pajokoju. Smurf papa palīgā! Gudrītim vispirms jāiemācās labi uzvesties. Smurfet, es tev pilnībā piekrītu. Palīgā! Palīgā! Nelabi! Rīma, tu mums esi mīļš draugs! Tu biji bagātākais smurfs pasaulē, taču visu zaudēji!